Tad nākamais gabals ir šī albuma noslēdzošais gabals. Viņš saucās Viss. Šis gabals ir tāds ļoti man tuvs gabals. Es viņu esmu veltījis sev tuviem cilvēkiem, 2, kas vairs nav ar mums. Un tā kā šis gabals, lai iet ārā viņiem, lai viņi tur augšā redz. Tie ir mani abi vecstāvi. Es veltu viņiem vienkārši šo gabalu par to, kas tad ir tas viss, dēļ kā tas viss arī notiek. Sākam, ne veči? Patīk svētdienas, ja tās ir kluss, skaļās gan man tā nevisai, tas modina manī dusmas. Šis miers, lai ir kā vārds, kas iekalts granītā, veltīts katram liktenim, laiks samītam, līdz galam nepamanītam. Padarīt darbu sajūtu, kā ielāps dvēselē, lai dzirdēt var, kā mēs te ejam, augšā lejā. Nav svarīgi, cik tālu dzīvo tu. Ja vajadzēs sapratīs, ja gribēs atradīs, kas nemeklē, tas neatrod. Un skaidrs, ka repošana man ir dabas dot, tāpat kā purvīti mot, raganām slot. Dabiskā kārtība, kā putniem lidot, riteņiem ripot. Tu man redz tieši tik, cik es tev ļauju, jo man nepatīk, kad uz muguras spļauju nepārprot. Es negribu tev gruzīt, draugs, es tikai vēlos, lai tu uzzini, kas mūsu pusē jauns. Klusībā dzied serenādi, dzer limonādi, kurai pietiekoši grādi. Pazem pa dziļu, debesis pa tālu, es kaut kur pa vidu stāvu, ceļā uz savu laimīgo salu. Šitās tēmas nav neprātīgas, ne ekstrēmas, bet šitās tēmas esmu lēmis stāstīt tev. Vienam jākāp tiltā, prasīt eklērus, citam paslīd garām šitas viss kā bez tēmas. Šitās tēmas nav neprātīgas, ne ekstrēmas, bet šitās tēmas esmu lēmis stāstīt tev. Vienam jākāp tiltā, prasīt eklērus, citam paslīd garām šitas viss kā bez tēmas. Esmu tikai daļa no tā visa, tāpēc tieši piekrītam visam, kur mēs ejam, ko mēs risinam. Bet par spīti visam, es esmu būšas rakstu tekstus, kamēr sētā rej kāds reks. Viss ir labi, kamēr atceries, kur ej un kas tu esi, un par ko tad ir tavs stāsts. Par smaidiem gaidītiem, par sapņiem laimīgiem, ar skaistām ainavām bez vaimanām, pasaulē, kur naida nav, par svinībām ar sliktām beigām. Par bēdām, liekulībām, jaunību, kas aizskan steigā. Par manām tavām sāpēm neizteiktām, dziesmām aizmirstām un nepabeigtām. Bet varbūt kādu dienu atradīšu skaidrojumu visam tam no jūras izskalotā pudelē. Bet varbūt kļūšu es kā grūti aizsniedzam plaukt. Visdrīzāk nē, ne jau 1. gads ar pīpu uz jumtu, galvas augšā, par ko mums skumt, par ko mums skumt. Paldies!